2024. gada Nameikals čempioni Tukuma brāļi. Vienīgie čempioni EHL pastāvēšanas vēsturē, kuri pie Nameikals nonāca bez pretinieku klātbūtnes. Kā viņi līdz tam nokļuva? Labi izspēlē! Perfekti! Ceturdaļfinālā tukumniekiem 4 tikšanās reizes ar sīksto Mego komandu. Pirmajā spēlē piedzīvots vienīgais zaudējums visā Nameikals izcīņā, taču 3 uzvaras un 14 vārtu guvuma sērijas turpinājumā un pusfinālā randiņš ar Santeko nodrošināts. Vārti un vēlreiz vārti! Lai nokļūtu Nameikals finālā tukumniekiem pret saviem pusfināla pretiniekiem Santeko, bija nepieciešamas viena reglamentā paredzētās 3 spēles, kurās brāļu Blits salādēja 21 golu. Tas sanāk vidēji 7 vārtu spēlē. Prātam neaptveram, taču čempionu cienīga statistika no tukumniekiem. 3-0 sērijā un divīzijas līdervienība pretiniekos cīņā par Nameikals. Sitiņš priekšu vārti! Vai Drāznieks, tagad Mišāls met vārti! Vīgs 1 pret Kristian Markevičs un ir vārti! 3-2! Aizvols 2 vai nu PTA. Nameikals fināls. Tukuma brāļiem stājas pretī regulārās sezonas čempioni Aizvols. Pirmajā sērijas spēlē tukumnieki saviem pretiniekiem pasniedz klasisko brāļu speciālu. 4 vārtu guvuma playoff labākā snaipera Sandra Drāznieka kontā un 8-1 uzvaru fināla sērijas ievadā. Tik augstu duša pat ledusvilkiem izskatījās par augstu. Pēc 8 gūto vārtu šova game 2 pietika vien ar Jānis Svītiņu vārtu guvumu, lai nonāktu pusceļā līdz Namejam. Spēles rezultāts 1-0. Un trešajā, kā izrādījās arī noslēdzošajā finālsērijas spēlē, ar visām 36 minūtēm bija par maz, lai noskaidrotu uzvarētāju. 2-2 pamatlaikā, un pēc lieliskiem Kriša Āla un Markusa Vīksnes pulīšiem šķiet pat pašiem tukumniekiem nenojaušot, Tukuma brāļi kļuva par 13. sezonas E4 divīzijas čempioniem. Tukuma brāļi izcīnīja kausu, godam nopelnīts pretinieki. Liks, ka mums vilties pēdējā spēlē neatbrauc, pretinieki nebija mums. Gandarījums nav tāds, kā gribētos, bet mēs esam čempioni. Tā kā spraiga cīņa, visas cīņas bija ļoti spraigas, plējums vienkārši fantastisks. Es domāju, mēs esam godam nopelnījuši šitajā gadā.